Labdien, raidierakstu bibliotēkas 6. epizodē, kurā ar jums kopā Daiga Katrīna Bitēna un vēl kāds viesis, ar kuru es iepazīstināšu jūs jau pavisam drīz. Un šajā reizē mēs turpināsim pasaku tēmu, kurai šogad mēs veltam īpašu uzmanību, apskatot pasakas no dažādiem rakursiem. Ne tikai kā literārus darbus, bet arī kā kultūras, kā vēstures elementus un arī kā cilvēka psihi veidojošu, attīstošu un iespējams arī transformējošu elementu. Un šodien mēs vairāk runāsim tieši par pēdējo, par pasaku lomu cilvēka apzinātajos un arī neapzinātajos procesos. Un, lai par to runātu, uz sarunu esmu aicinājusi Kristīnu Deņisovu, speciālās izglītības skolotāju, pasaku terapijas speciālistu, kurā apmāca arī citus konsultējošos speciālistus pasaku terapijas metodē. Labdien, Kristīna! Labdien, Daiga Katrīna, paldies, ka uzaicinājumu un prieks būt šeit. Es domāju, ka vislabāk tā mūsu saruna vedīsies tad, ja es uzreiz tev došu vārdu un ļaušu tev pašai klausītājs iepazīstināt ar sevi un to, kā tad tā tava dzīve ir saistīta ar pasakām. Pasakas cilvēki iemīl jau no bērnības, no mazotnes, un tas tā ir gājis, un strādājot skolām, ar īpašiem bērniņiem, es esmu speciāls izglītības skolotājs, vienkārši bija nepieciešams kaut kas bērnus ieinteresētu vairāk, kas viņus bīdītu, ieinteresētu mācību procesā, lai viņiem būtu ne tikai zināšanas tiktu pasniegtas, bet arī kaut kas dziļāks. Lai viņi izprastu to, kas notiek apkārt, lai viņi izprastu to, kas notiek ar viņiem. Un es uzgāju pasaku terapiju, atradu pie ārzemju speciālistiem, sāku, protams, uzreiz pielietot darbā, un bērni ar diezgan tādām smagām diagnozēm, ar runas traucējumiem, viņi spēja izteikties, viņi spēja pateikt, kā viņi jūtās, viņi spēja palūgt palīdzību. Un tas bija patiesībā ļoti liels progress. Un šeit es dabūju to, ka viņi spēja koncentrēties, viņi spēja dzirdēt mani un pēc tam arī atbildēt. Vai es pareizi saprotu to, ka tajā brīdī, kad tu pati iespējams intuitīvi meklējot kādu metodi, ar ko palīdzēt bērniem, ar kuriem tu ikdienā strādā, tu atradīji pasaku terapiju, un tu pamanīji to, ka šī metode patiešām ir efektīva, un ka viņa iedod tev kaut ko tu citādāk nebūtu varējis ar tiem bērniem atrast vai kontaktu, vai teiksim, piesaistīt viņu uzmanību, tad pasaki tas tā kā tiltiņš, kas var palīdzēt piekļūt dziļāk bērnam un saprast viņu. Tieši tā, tu ļoti skaisti pateici. Pasaka ir kā tilts, jā. Kādu profesiju pārstāvji vēl vispār Latvijā vai vispār pasaulē izmanto pasaku terapiju un kādās nozarēs šis instruments ir dzīves, ir palīdzošs, viņš varbūt ir maz dzirdēts, bet es pieļauju, ka ir cilvēki, kas Latvijā viņu tomēr izmanto. Varbūt var iedot tādu ieskatu šajā. Pasaku terapija Latvijā tiešām nav populāra, bet mēs popularizējam, attīstam šo metodi lēnām, un kas var strādāt ar pasaku terapiju? Sākot ar vecākiem, protams, vecāki var izmantot pasaku terapijas tehnikas, vingrinājumus, strādāt ar bērniem. Pirmskolas skolotāji ļoti labi strādā, lai bagātinātu bērna vārdu krājumu, lai aktivizētu vispār runu, domāšanas procesus. Sākuma skolā mēs jau mācām tādus nopietnākus procesus, kas notiek dabā, piemēram, kas notiek cilvēku reālajā dzīvē. Pusauģi var izmantot darbam ar pusauģiem. Skolotāji, visi skolotāji, sociālie pedagogi, mākslas terapeiti, protams, tur ar zīmēšanu ļoti, ļoti tāds liels darbs, un dažādi ļoti daudz mākslas terapijas tehniku, kas saskan ar pasaku terapiju. Psihologi, patiesībā visi palīdzošo profesiju speciālisti, to var apgūt, un arī vecāki. Bet vecāki var strādāt tikai ar saviem bērniem, protams, ar svešiem bērniem. Bet ir jāsaprot tomēr, ka pasaku terapija nav izklaide, tas ir dziļš darbs, tad, lai izprastu savu iekšējo pasauli, savas sajūtas, savus pārdzīvojumus. Ar pasaku terapiju ļoti labi strādā arī leļu terapija,
spēļu terapija. Jā, viss tas, kas bērniem patīk un interesē, ko viņi dara labprāt. Mēs te aizkulisēs mazliet pirms mēs sākām tādu oficiālo raidierakstu sarunu, aizsākām tēmu par to, ka katrai pasakai ir savs algoritms. Es saprotu to, ka tu to arī māci, ja, rakstīt pasakas, un ka šīs pasakas patiesībā ir ļoti dažādas. Vai tu vari pastāstīt par pasakām no šīs perspektīvas? Kā vispār uz pasaku var skatīties? Jo es teiksim, līdz šim man vispār šī sērija, ko mēs veidojam par pasakām, man atver jaunu pasauli. Man personīgas pasakām, ja? Tas, ko es esmu apgūsi, ir, ka ir jau īsās pasakas un ir garās pasakas un ir, respektīvi, ir dažādi garuma pasakas. Un ir atsevišķa kategorija, kas ir brīnuma pasakas. Ja, kurās notiek visi šie brīnumaini notikumi, ir šis divu pasauļu princips, pāriešana no vienas pasaules otrā pasaulē. Tad es vēl esmu apgūsi, ka pasakas ir saklasificētas, ka mums ir dzīvnieku pasakas, mums ir leģendu pasakas, atdzīves pasakas un vēl visādas citādas pasakas. Bet tu pirms šī raidījuma sākuma man iedevi vēl vienu skatījumu, tādu insaitu tajā, ka ir vēl kaut kāds dalījums. Vai tu vari pastāstīt šo, kā tu skaties uz pasakām un kā viņas var saklasificēt? Tu visu ļoti labi pateici, ir dzīvnieku pasakas, ir brīnuma pasakas, ir sadzīves pasakas, joku stāsti, ja, tas viss tā kā ir lielajā grupā. Bet zem tā visa ir arī psiholoģiskās pasakas. Un tās, tieši šīs psiholoģiskās pasakas ir izmantojamas pasaku terapijā. Un šīs te psiholoģiskās pasakas iedalās vēl grupiņās. Un tās ir didaktiskās pasakas, tās ir psihokoriģējošās pasakas, tās ir meditatīvās pasakas un psihoterapeitiskās pasakas. Vai tu vari iedot kādu piemēru psiholoģiskajām pasakām? Es laikam iziesim cauri tad šīm te pasakām īsumā izstāstīšu. Didaktiskās pasakas ir tās, kuras mēs izmantojam pirmsskolā, arī sākuma skolā. Tās ir pasakas ar uzdevumiem. Mēs mācam burtiņus, cipariņus caur pasaku, krāsas, norises dabā. Un šo te bieži izmanto skolotāji un psihologi, ja, šo te pasaku veidu. Pasakā sanāk tā kā iepakots ir mācību materiāls vai dzīves gudrības. Un te var būt arī pasakas par ģeometriskām figūrām, par gada laikiem, par to, kāpēc jātīra zobi, kā pāriet pāri ceļam. Ja, kad, piemēram, pasaka par luksaforu, kad viņš strādāja kā vajadzēja, ja, un tad pēkšņi viņš sadomāja, es vairs negribu darīt tā, kā man liek. Ja, un tad, kad jādegās zaļai gaismai, viņš pārslēdz uz sarkano. Un tad notiek tas juceklis, avārijas, mašīnas saskrienās, cilvēki bēg uz visām pusēm, nesaprot, kas notiek. Atnāk meistars vienreiz saremontē. Saremontē aiziet prom, luksafors atkal saka, es negribu tā, kāpēc man liek to darīt? Es tik un tā darīšu pa savam. Ja, un viņš atkal pārslēdzās, ja, tā kā viņam nevajadzētu darīt, un beigās to luksaforu izmet ārā. Un būdams tajā atkritumu kastē, viņš domā par to, ko viņš ir izdarījis, un tad viņš saprot, ka nevajadzētu tā rīkoties, ja, ka tomēr ir kaut kādi noteikumi, ir likumi, ja, tas arī bērniem māca, kāpēc man jātīra zobi, kāpēc man jādara tas, kāpēc tas, ja, ir kaut kādi noteikumi, bez kuriem cilvēks nevar dzīvot. Un tad viņš nožēloja, protams, un kad gāja garām kāds vīrietis, onkulis, viņš meklēja savu luksaforu, lai bērniem laukumā uzliktu un lai tos bērnus mācītu ar spēļu mašīnītēm mācīties ceļu satiksmes noteikumus. Un tad luksafors paņem mani, kas ar tevi noticis? Tu taču esi salūzis. Nē, es esmu, ar mani viss ir kārtībā. Jā, un tad viņš, protams, paņem to luksaforu, uzliek tai bērnu laukumā un viss ir kārtībā. Ja mēs runājam par psihokoriģējošām pasakām, tad ko tās dara? Vārds koriģē, protams, jau
visu pasaka, ko mēs varam koriģēt, kas cilvēkam salūst. Uzvedība, vai ne? Mēs šeit arī izmantojam pasakas. Ja ir parādījusies kāda nevēlamā uzvedība, mēs parādām bērnam, kā viņš uzvedās no malas, caur pasaku. Piemēram, bērns ar hiperaktivitāti. Viņš tur skrien, visu lauž, viss viņam krīt. Mēs stāstam viņam pasaku, piedāvājam pasaku par zivtiņu. Mazo zivtēnu, kurš bija ļoti aktīvs, un viņš ūdenī peldēja ļoti aši ātri, pat nepamanīja, ka tās mazās zivtiņas tur bariņā kaut kur čupojās. Viņš tās aizķēra, iztraucēja viņu sarunu, viņas tur bija sašutušas, kā tad tā, ko tu dari? Mums taču sāpēja, tu tur aizķēri mūs. Un tad nāk palīgā, māte nevar tikt galā, un tad nāk palīgā kāda auklīte no Karaļvalsts, kura tur strādā ar princi, zivju princi, piemēram. Un viņa nāk un dod mammai ieteikumus. Un šos te ieteikumus bērns klausās. Ja mēs stāstam reālajam bērnam, viņš klausās, kā tad ir jādara. Un viņa dod arī uzdevumus, kad jāsaliek tie akmentiņi tur vienā rindiņā, tad viena krāsa, otra, trešā, un tādā veidā, lai bērns tā kā nomierinās, lai viņš spēj koncentrēties kaut kādām konkrētām darbībām. Un mēs aizvietojam to nevēlamo uzvedību ar vēlamo, kā var savādāk darīt, lai bērns sevi nomierinātu, lai viņš bišķīt iebremzētu, un nedarītu citiem pāri. Paldies par šo te stāstījumu. Man šķiet, ka šis ir tāds tiešām feins veids. Tā pasaka te arī parāda, ka viņi var būt kā instruments, lai nevis varbūt tieši mācītu vai tur norādītu bērnam, ka viņš kaut ko dara nepareizi, bet gan kā viņu abstrahēt mazliet no tās viņa paša ikdienas un caur tādu metaforu, maigā, ļoti saudzīgā veidā parādīt un pateikt to, ka šis ir tas, kas no viņa tiek tā kā vai sagaidīts, vai kā būtu pareizāk attiecībā pret to, kā ir realitātē. Tā. Jā, tieši tā. Bērns mācās decentrēties, viņš tā kā paskatās uz sevis no malas. Jā, un šeit ir būtiski sacerot pasaku, savu pasaku par šo te bērnu, ir ļoti būtiski ņemt līdzīgas problēmas, līdzīgu vecumu, bet ne identisku, tieši tādu nē. Jo tad tas izskatīsies tā, ka tas ir stāsts par mani, šito, kāpēc tad būs tāda pretreakcija. Ir jādara tā, lai bērns pats, klausoties pasaku, padomā, es arī taču tā daru. Viņam arī ir tāda pati īpatnība kā man, lai viņš pats nonāk, nevis viņam tā tieši sejā iepļaukā. Tas esi tu. Vēl Daiga nepastāstīja meditatīvās pasakas un psihoterapeitiskās. Tad īsti meditatīvās pasakas ir vienmēr pozitīvas. Tajās nav negatīvo varoņu vispār. Tajā nav nekādu baiļu, nekādas trauksmes, nekā tur nav. To dod bērniem, lai viņus nomierinātu. Parasti, ja bērni ir aktīvi, trauksmaini, tad mēs liekam viņus uz grīdas, ieslēdzam meditatīvo mūziku un stāstam meditatīvo pasaku. Un vēl ir psihoterapeitiskās pasakas. Tās pasakas ir ļoti, ļoti tādas, pašas feinākās, pašas dziļākās. Tās ir pasakas, kas dziedina dvēseli. Un dziedina dvēseli ar savu ticību, ar cerību. Pieņemsim, tas ir stāsts par to, ka ja bērnam vecāki nomirst, vai viens no vecākiem, ja vecāki šķirās, ja nomirst sunītis, kuru bērns ļoti mīlējis. Pusauģiem šīs psihoterapeitiskās pasakas arī ļoti labi iet, jo tajās viņi var atrast dzīves jēgu. Viņi var saprast to, kas notiek ar viņiem šobrīd, un kaut kādas problēmas situācijas kādā veidā tiek risinātas. Tas tā īsumā. Jā, paldies, liels brīnišķīgs stāstījums, un paldies par tādu ieskatu par to, kas ir kas. Vēlreiz apstiprināju to, ka pasaku pasaule ir ļoti, ļoti plaša.
Patiešām, un ka tur ir kur rakt un rakt un rakt, un kā pasaka patiešām var kalpot kā bagātīgs instruments mums gan ikdienā darbā ar bērniem, lai palīdzētu saprast savus bērnus, gan iespējams arī tiešām palīdzēt viņiem vairāk iejusties šajā pasaulē un integrēties, gan arī iespējams pašiem priekš sevis. Mēs gan šodien vairāk par bērniem, bet gan jau arī par pieaugušajiem ir atsevišķs vesels stāsts, vai ne? Bet jā, mūsu laiks katrā ziņā šai sarunai ir iztecējis. Es domāju, ka mūsu klausītāji ir saņēmuši ārkārtīgi daudz bagātas informācijas par to, kas ir pasaka, kā viņi izmantot, kas ir pasaku terapija. Un liels paldies, Kristīne, tev par šo stāstījumu. Tā kā es saku tev paldies par sarunu un tiekamies nākamajās podkāstu epizodēs. Atā. Paldies! Paldies!